188 Ikars klausos. Zini, es gribētu pastāstīt par to vietu, no kurienes es nāku. Tā ir tā vieta. Tik tālu, citi domā, ka viņi ir baigi tālu. Kaut kur tālu ārpus centra jābrauc ar 10 transportiem, bet tā nav. Viņai te patās, jums aiz muguras blakus. Jā, viņai viss pa vienam. Viena kapsēta, viens Rimi veikals, viena upe kaut kāda nestīra, laikam Daugavu. Pēc tam te ir ezers, kaut kāds arī Ķīša ezers ar naftu piepildīts. Viena kuģu remonta rūpnīca, arī viss pa vienam. Es tev saku, te ir arī tāds tipa parks, kurš kādreiz arī varēja būt par nacionālo parku, tāpat kā Brigadērs. Bet tur nav nekāds cilvēciņš skaisti izgrebts no koka, tāpēc, ka mūsu valdības vīri ir aizmirsuši pa mūsu rajonu, mūsu parku. Te ir tikai kaut kāds pudeles vecs, nestrādājošs strūklāk, vēl kaut kāds pussabrukus paznīts, huiņ zin, kas tas ir, kaut kāds laikam pils, kurā ir dzīvojis kaut kāds vecs. Nu labā vēstur man gājas sūdīgi, zin kā, bet tas laikam tā ir tam brauc kaut kāda mītne. Tā mums te vēl ir 4 skolas, no kurām viena ir latviešu, kurā mācās galīgi debīli bērni. Jā, un tā vēl var palielīties, ka mums te rajonā ir viena milzīga sanatorija mežā, kur tā arī nekad netika uzcelt. Nu kaut kur no PSRS laikiem viņi tur mētājās, tur dzīvo bomžajā. Tā ir mūsu varenā sanatorija. Un tā vēl man pretējā mājā ir viens prikols, vecs dzīvo 2. stāvā, viņam ir metāla žalūzijas, kuras caur dienakti stāv ciet. Es nezinu, vai viņš varbūt ir vampīrs, vai arī tur kaut kāds narkotiks, viņš sev muķī. Nu, tas vēl tā. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki, kur dzīvo centrā, kāpēc viņiem liekas tas, ka te visi ir kaut kāds pagrimuši, kāpēc viņiem liekas apmēram mūsu rajons tāds pats kā Bolderāja. Viņš nav tik tālu, viņš ir vienkārši pretī Bolderājai. Es tiešām nesaprotu, kāpēc viņi tā domā. Kāpēc? Tāpēc, ka te tikai ir viena poliklīnika, viens bērnu dārzs, viss te ir pa vienam, ko tā jau arī nevar. Piedodiet, uz šo jautājumu es jums nevaru atbildēt. Tu mani vēl dzirdi? Uz ko tu man vispār var atbildēt? Jums jau sen visiem vajadzēja saprast, ka nav nekāds ropašs pagasts, tie Ziemē rajons, kurā es dzīvoju, kurā es esmu piedzimis un izaudzis, kurā es esmu mācījies. Jums sen visiem vajadzēja saprast, ka šīs ir mans rajons. Mans rajons, te nav nekāds mīskās centrs, tas ir pats